Labdien! Esmu gleznotāja Ingmāra Trēja, un mēs šodien mēģināsim kopīgi gleznot ainavu. Ainavu ala prima. Tas nozīmē, ka mēs gleznosim vienā piegājienā. Ainavu parasti glezno ārpus telpām. Šoreiz mēs gleznosim klasē. Mums būs loks priekšā, bet tomēr mēs mēģināsim attēlot pavasari, kas ir ārā. Ainavu kā tādu mākslinieki sāka gleznot dabā 19. un 20. gadsimta mijā. Pirms tam mākslinieki gleznoja tikai darbnīcās. Šoreiz mēs ar savu jauno pieeju, impresionistisko pieeju, gleznosim to, ko mēs redzam, saules gaismu, pavasari un visas izjūtas, ko mēs jūtam. Tātad esmu izvēlējusies ainavu, kas aiz loga. Man vispirms jānoskaidro, kas mani piesaista, ko es gribu parādīt, ko es gribu uzgleznot. Šajā gadījumā tās ir pelēcīgas mājas, ļoti skaists pelēcīgs kolorīts, lapas vēl nav uzplaukušas, tātad koki un ēkas. Sākumā iekomponēju, cik daudz man aizņems debesis un cik daudz es parādīšu mājas, ēkas. Tātad sākumā arī nepievēršu uzmanību kokiem, jo koki man tā kā ir priekšplānā, sākumā tiešām tās ēkas, cik daudz man viņas aizņems. Un mazliet ar šķidru krāsu ieskicēju galvenās kontūras. Cik tālu es izmantošu, cik tālu es parādīšu no tā, ko es redzu, jo es redzu ļoti plašu amplitūdu, perspektīvu tādu, bet man ir jāizvēlās, cik daudz es parādu savā gleznojumā. Tātad vieglām kustībām, galvenie laukumi, galvenās ēkas. Tad es ņemu lielu otu un sāku ieklāt laukumus. Sāku no augšas, no debesīm. Mēģinu attēlot, izdomāt, kādas tad ir tās debesis, jo zilas viņas man nav. Tas ir pavasaris un tāds nenoteikts laiks, tā kā saule, tā kā brīžam apmācies, ja es izvēlos kaut ko vienu. Es izvēlēšos, ka mazliet spīd saule, tātad man būs siltas gaismas un vēsas ēnas. Tad mēģinu uzjaukt toni debesīm. Sākumā tādu pašķidru krāsu. Es to varēšu mainīt, tas ir tikai pirmais ieklājiens. Un debesis es jūtu, kad viņas ir mazliet tādas dzeltenīgas, ja? Pelēcīgi dzeltenīgas. Ja. Tad es esmu noklājusi debesu laukumu, tuvu tādam tonim, kā es vēlos. Es viņu, protams, varēšu mainīt vēl. Un tad attiecībā pret šo lielo laukumu es sāku klāt lejā ēku toņus. Un izmantoju vēl ar vienu šo lielo otu un cenšos uzjaukt katras ēkas toni. Uzreiz tas man neizdosies, bet tas ir tikai pirmais ieklājiens. Tad arī es izmēģinu, kā man izdodās. Un sākumā jau arī, tātad es mēģinu sajaukt
to, ko es redzu, bet arī skatos, kas ir gaišāks, kas ir tumšāks. Tātad uzreiz jau noliek tumšgaišās attiecības. Krāsai ir jābūt sedzošai, bet nevar būt pārāk bieza, jo es gribētu pabeigt vienā piegājienā. Ja man būs pārāk daudz krāsas uzliktas uzreiz pirmajā gleznojuma reizē, tātad es nevarēšu vairs neko labot, jo viņi vienkārši būs pa daudz. Tātad, lai uzjauktu pelēko krāsu, es izmantoju zilu, baltu un mazliet brūnu, uzlieku un skatos, vai man atbilst. Viss ir atkarīgs no tā, cik daudz jūs izmantojat, kādas ir krāsu attiecības. Ja, cik daudz es esmu paņēmis brūnu, cik daudz zilu, tātad es varu visu mainīt, mainot krāsu proporcijas. Ja man liekas, kad ir jālabo, tad es uzreiz jaucu kaut ko klāt, piemēram, šeit es redzu, kad ir gaišāka nākošā ēna, es liku balto mazliet un mazliet neapoles dzelteno. Tādā ātrā gleznojumā nav jābaidās no kļūdām, jo jūs tās visas vēl varēsiet izlabot. Tā, un skatieties jūsu kompozīcijā, kur izveidojas akcents. Šajā gadījumā akcents būs uz rozā māju, kas ir pašā gleznas kompozīcijas centrā. Un skatos, cik tad rozā es viņu gribu taisīt. Vai viņa man būs gaišāka, tumšāka. Kā es ielieku šo, es uzreiz redzu, ka man blakus māja nav atbilstoši, ja, tad es uzreiz varēšu to pamainīt nākošo. Tā, te man būs blakus dzeltens laukumiņš. Un šī māja man ir jāmaina, es uzreiz redzu. Tad es skatos visu, es ieklāju vienu laukumu un skatos blakus laukumu, kā viņš man atbilst savstarpēji. Tad šeit būs pelēkāks, nebūs tik rozā. Es pielieku pie balta, angļu sarkana, pieliku dzeltenu, okeri, un man izveidojās tāds siltāks tonīts. Tā, lielās attiecības ir noliktas. Tagad es ņemšu mazāku otu un skatīšos mazliet jau konkretizēšu. Mēģināšu uztaisīt tātad ēkas, lai viņas izskatās pēc ēkām. Es skatos, man šeit ir jumts. Tad es kā nodalīšu to jumtu. Es paņemšu, tātad atceros, ka man ir ēnas. Ēnas ir vēsas, tātad es ņemu zilu krāsu, kas ir augstajā, un pielieku kādu, kas neutralizētu vai brūnu vai okeri, skatos, sajaucu un uzlieku uz audekla, un tad es redzu, vai man viņa der, vai man viņa nederēs. Ja? Tātad es uzlieku šeit, un man liekas, ka man viņa tīri labi der, un viņa arī man derēs šeit, tajā mazajā lodziņā, kas ir šajā vietā. Tā,
Tālāk man ir tāds akcents, kad ir tāds sarkana līnija. Jumtiņš. Un atkal logi. Logi, protams, nav zili. Logi parasti ir tādā ēnas krāsā vai pat tumšāki. Es paņēmu atkal kobaltu zilu un angļu sarkano sajaucu un skatos, vai man derēs, vai man tomēr tas ir pārāk... Nē, derēs. Ļoti labi. Ir tāds lielāks loks. Tā. Man pietrūks šeit jumtiņa un nelieli tādi akcenti aiz galvenajām mēkām. Tātad tas jau ir tālāk. Tāpēc es tā rūpīgāk arī viņas uzzīmēju, lai tā perspektīva mums sakristu. Un ieklāšu. Tā. Šeit tātad ir gaisma, bet arī mazliet ir tāda sārta. Tas jumts ir mazliet tāds sārts. Es ielieku tātad jumtu. Un tālākās ēnas ir tāds, tas ir metāla jumts, ja? Metāla jumts. Ļoti skaisti izskatās, jo priekšējais jumts ir silts un tālākais ir vēsi zils. Arī skurstenītis. Pārējie jumti gan ir tādi sarkanīgi, bet es viņus gleznošu gaišākus nekā priekšējie, ja tātad man ir jābūt gaisa perspektīvai, lai viņi pārāk nenāk uz priekšu. Mazliet pielieku balto, lai vienkārši ir gaišāks tas tons, kas ir aiz mugurē. Un skaists sarkans skurstenis, kas ir šai mājai. Un tātad tas būs tumšāks, lai viņš mums izceļās. Tā. Pašreiz jau var just, kad šeit ir tumšāks šis priekšplāns un te tās gaišās, ja, šie gaišie jumtiņi, tātad iet tālumā. Tātad man ir tik tālu uzgleznots, tālāk ņemu šo te akcentu, ko es gribēju kā galveno laukumu. Mēģinu uzjaukt vēl skaistāku toni, ņemu sarkanu, kadmijs būtu labāk, man ir tikai kraplaks. Es paņemu tam sarkanajam piejaucu bišķiņu dzelteni, lai viņš paliek siltāks. Un mēģinu uztaisīt ļoti skaistu rozā toni. Pārklāju vēlreiz šo te mājas daļu ar tādu krāsu, kādu man liekas, kādi būtu piemērotāka. Varu paņemt arī lielākotu. Es izmantošu to pašu mazo. Necenšos ļoti kārtīgi noklāt, jo man priekšā būs koki. Ja? Tātad. Un nekur jau nav perfekti. Mums tas jāparāda. Tā. Mazliet pielīdzināšu arī šeit to dzelteno daļu. Tas iedos tādu saulainu. Un tālāk skatos, kas man nāk tālāk. Tātad tālāk nāk divi pelēkie, tumšāks, gaišāks. Varētu šo te taisīt vēl gaišāku, bet man jāskatās arī attiecībā pret debesīm. Debesis es varētu iznībā mazliet pagaišināt, lai ēkas vairāk tā kā nodalās no
no debesīm. Tā, labi. Skatāmies, šeit ir tāds skaists akcents kā zaļš jumts. Un tālāk gaiši pelēka siena. Tad ņem atkal brūnu un zilu, bet ļoti daudz pilieku baltu krāsu klāt. Faktiski pamatā baltu un tad pievienoju pelēkam kaut ko tā, vēl gaišāks varētu. Man ir gaišāks, šeit man nav tāds. Tā, un blakus māja mazliet konkretizēja vienkārši viņas to siluetu, bet pēc krāsas, manuprāt, viņa jau ir sākumā diezgan trāpīta īstajā tonī. Tur ir neliela detaļa, varbūt augšā, ja viņai tāds skurstenīts. Tagad jau mēs skatāmies tām ēkām visām arī detaļas. Maz ir šeit to detaļu, bet dažas ir, un tās, protams, ir ļoti raksturojošas, un tās ir jāiekļauj. Te, piemēram, ir tāds lodziņš. Logus parasti ļoti grūti gleznot ir, bet neko vairāk kā jūsu otas triepiens logiem nav vajadzīgs. Tā, un apakšējā tātad šeit ir mūra sēta un ēka. Pabeidz ar to. Atceros, ka tas ir priekšplāns, tātad tas ir tumšāks. Mēģinu uzjaukt mazliet savādāku, tādu akcentējošu mūra krāsu. Tā kā tas ir priekšplāns, viņš man varbūt arī raibāks. Mēs varam visus tās ielikt dažādus toņus, kas tādā mūrī ir viņam arī jauka tāda zila jumta apmalīte, kas viņu skaisti nodala no pārējām ēkām. Tā, un sānu ēka būs pavisam tumša. Es paņemšu varbūt mazliet arī zaļu, pielikšu, paskatīšos, kā man, tā būs pa tumšu. Paņemšu vēl lokeri klāt. Ja ir vajadzīgs, es varu izmantot arī špakteli. Ar špakteli var gan nogludināt krāsu, gan sajaukt vai veidot kādas tur faktūras. Parasti to izmanto tam, kas ir tuvāk. Vēl, lai gan visi laukumi man ir ielikti, man kaut kas varbūt ir jālabo. Pie šīs ēkas es gribētu šo ēku tomēr mazliet arī uztaisīt interesantāku, jo tas ir vecs mūris, un te varētu ielikt dažādus tonīšus, ko es saskatu. Te man ir loks, bet te ir tā kā mazliet siltāka tā ēka, nebūs tik zila. Un atkal pamēģinu ar špakteli uztaisīt tāds neliels efekts. Ja? Ar špakteli gan var kasīt nost krāsu, uzlikt vēlreiz, var arī sajaukt uz paletes. Un pēc tam uzlikt, dažādos veidos. Mazliet ir jāpatrenējās ar špakteli uzlikt,
lai tā špakteli, jeb gleznošanas lāpstiņi, lai viņi jums klausa. Gribētu ielikt arī, protams, logiem rāmīšus. Atcerieties, ka tie logi ir ēnā. Es nevaru pilnīgi baltu likt, es ņēmu un pieliku šeit mazliet tādu, Neapoles dzelteno, ja? Tas ir tāds ļoti, ļoti gaišs dzeltenis. Un vienkārši, ja? Jums nav nekāds līnijāls, nekas jāizmanto, jūs vienkārši dodiet tādu priekšstatu par to, ka tur ir šie baltie rāmīši, un tas piedos tādu loga efektu, ja? Tā, kas mājas ir gatavs? Tātad vēl ir koki, un, kā jau es teicu, gribētu mazliet gaišāks debesis. Tam man jāpaņem atkal ir lielā ota. Debesis mums ir ieklāts tikai ļoti, ļoti plānā krāsā, tā kā es mierīgi viņu varu vēlreiz ieklāt mazliet biezāk, bet ne pārāk, jo atcerieties, mums ir vēl koki jāglezno pāri. Un tā, pa tumšu. Ņemu baltu, un pie balta, tad es pie baltā pielieku vai dzeltenu, vai kaut ko citu. Man ir netīra ota. Ja jūs gribat baltu krāsu, tādu gaišu ļoti, ja, tad jums noteikti ir jāiztīra ota, pirms jūs to darat. Man jau tas mērēja. Varu arī to visu nokasīt, ja man nepatīk. Varu nokasīt un likt jaunu krāsu. Mēģināšu uztaisīt tīrāku toni, balto vairāk un gaišu dzelteno. Šeit pie maliņām, protams, es paņemšu mazo otiņu un piegleznošu klāt. Mazo otiņu. Ņemu un piegleznoju tās debesis, lai man ir vienmērīgs tonis. Tā, koki. Nevajadzētu baidīties gleznot kokus. Šajā ainavā ir bērs, ļoti skaisti liels bērs, un aizmugurē ir liepas. Bet kādā krāsā ir bērs? Viņš nav balts, bet viņš ir gaišāks par pāriem kokiem, un, protams, liepas nav melnas un nav grīdas krāsā. Tātad mums ir jāuzstājas šeit. Mēs varam tā sākumā tā kā zīmējam bez krāsas, es ņemu otu, ja? Es varu paņemt bišķiņa terpentīnu un izdomāt, kur tad man tas bērs augs. Un viņš man izies ārā no lapas. Tā, lai man ir drošāk pēc tam jau uzlikt krāsu. Tad arī šeit man būs zari.
Un šeit būs otrs bērs ir klāte. Tā. Un tātad liepas aiz muguras. Liepas tumšākas. Paskatīsimies, kāds mums tur der tas tonis, vai der tāds pats violetīgs, vai mēs gribam iekļauties tā kā kopējā tajā krāsā, vai bišķiņ tomēr pieliekam zaļu. Jo jūs zināt, ka tie stumbri, viņi bieži vien ir tādi zaļi gani. Tā, un te jau visdrošāk, ja man ir zinām jau, kur tas bērs ir, tad es diezgan droši skatos, cik es arī daudz gribu tajā darbā parādīt. Tā kā darbs ir slapš, tad nebūs izteikti tie koku zari un nevajag baidīties, kļūdīties. Jums nav precīzi, tas viss nav jātēlo, ja? Vairāk vadaties pēc savas sajūtas, kā jums liekas, kā vajadzētu. Un skatāties, kā es turu otu, tātad es ļoti viegli ar otas galiņu, lai ota drīzāk viņa pati mani vada, kurā vietā tad būs šie te zari. Tā. Un, protams, man ir jāizdomā šajā vietā, kas būs, jo te arī ir vēl, varbūt, kad jāizdomā tā, ja tie koki ir ļoti daudz, tad kas būs resnāks, kas būs tievāks, lai viss man nesanāk arī tāda rindiņā. Ja es jau tagad manu, paņemsim tā, lai šis ir mazliet resnāks un arī slīpāks. Un arī šeit man ir iznācis ļoti līdzīgi. Tad es ielikšu šeit vēl vienu koku. Ja? Nav jau tie zari obligāti un tā jāizzīmē. Tā, es atgriezīšos tagad pie bērza, jo tomēr bērs ir tuvāk un man viņam vajadzētu tomēr kādu gaismu uzlikt. Es uzlieku arī šo te balti dzelteno, sevišķi uz tām tumšajām mājām. Man skaisti izcelsies bērs stumbrs, pareizāk sakot, tā vieta, kas būs gaismā. Tā, un ir arī te zars. Tā, pret debesīm, protams, ir tumšāki. Nav melni, bet tādi pelēcīgāki. Šeit jāskatās tīri pēc jūsu izjūtas, kā jums liekas, cik daudz tie zari ir vajadzīgi, vai jūs gribat ļoti uzsvērt, vai jūs gribat parādīt, ka tur ir nokareni, varbūt var arī tā, ja, ka tas ir bērs. Tad to es varu likt pār tiem citiem zariem. Kaut kur arī būs tam stumbram ēna, nebūs tikai gaisma. Jūs jau zināt, ja ir gaisma, tad ir ēna. Tad blakus tam gaismas, ko es uzliku tiem triepieniem, es uzvelku ļoti patumšu zilganu ēnu. Atgādinu, ka man ir tā kā bišķiņa saulītes gribēju parādīt, un ēnas ir vēsas. Lai pilnīgi nobeigtu darbu, var paņemt vēl smalkāku otiņu, bet ja jūs ņemat smalkotiņu, tad jums ir jāizmanto ļoti šķidra krāsa, jo citādāk nav jēgas no tās smalkās otiņas. Es mēģināšu šo pašu, tikai ar pašu galiņu
ar pašu galiņu ļoti viegli. Ja jūs redzat, es knapi pieskaros, tad es varu vēl smalkākus tos zarus uztaisīt. Ļoti, ļoti smalki nevar, tāpēc, ka viss ir slapšs. Ja? Tātad tas ir ala prima, mēs taisam vienā reizē. Ja mums būtu, ja mēs varētu taisīt vairākās reizēs, tad, protams, es daudz smalkāk varētu visu izgleznot. Bet tas nav vienmēr vajadzīgs, jo šī ir tāda tā kā studija, ja? Studija attiecīgai gaismai, attiecīgam dabas skatam un manam iespaidam par šo te mirkli. Tātad ir no svara to, ko jūs sākumā, ko es teicu, jūs izvēlaties apgaismojumu. Dabā bieži vien apgaismojums mainās, bet jums ir tā kā sākumā jūs izvēlaties un pie tā arī pieturaties. Jūs nevarat sākt uzgleznot pusi gleznas saulaini un otru pusi apmākušos. Tātad jums ir jāizdomā sākumā un pie tā arī ir jāpieturās. Diemžēl dabā mainās apgaismojums, bet tā ir specifika gleznot dabā. Darbs ir gatavs. Gleznojums ainava ala prima tehnikā. Man tas sagādāja gandarījumu. Es ceru, ka arī jums. Un nākošo mēs mēģināsim gleznot portretu. Uz redzēšanos!